Mazā meža lācēna piedzīvojumi. Kādā skaistā mežā, nelielā mājiņā dzīvoja ļoti jauka un draudzīga lāču ģimene. Māmiņa ar tēti strādāja un rūpējās, lai ģimene būtu pārtikusi. Mazais lācēns gan caurām dienām izklaidējās, braukājot pa meža celiņiem ar savu dzimšanas dienā uzdāvināto elektrisko BMW auto. Lācītis bija tādā vecumā, kad var viens pats palikt mājās un doties ārpus tām. Lācēns bija ļoti labi audzināts un gudrs. Viņš ļoti mīlēja savus vecākus, tāpēc centās nedarīt blēņas, lai nesāpinātu māmiņas un tēta sirdis. Vecāki arī ļoti mīlēja un lepojās ar savu dēliņu. Kādu dienu lācēns paēda brokastis un devās izbraucienā ar savu sarkano BMW auto. Kad bija nonācis līdz galvenajam meža ceļam, tad ieraudzīja, ka pa ceļu pretī cilpo zaķēns. Viņš apstādināja savu auto un uzsauca: "Sveiks, zaķēni! Ko tu lēkā pa manu meža ceļu?" "Sveiks! Tas ir arī mans meža ceļš. Es te arī dzīvoju," uzsauca zaķēns. "Labi, nedusmojies, es tevi agrāk nebiju redzējis. Nāc sēdies manā auto. Pavizināšu tevi pa mūsu mežu." Tā kā zaķēnam nebija draugu, un viņš arī bija ļoti labi audzināts un kārtīgs, tad labprāt pieņēma lācēna piedāvājumu un ātri ielēca lācīša mašīnītē. Tā viņi kļuva par draugiem. Lācīts izrādīja zaķītim dažus meža ceļus, pa kuriem viņš bieži vizinājās. Drīz viņi pamanīja, ka ceļa malā ir apstājusies atkritumu savācēja auto. Zaķēns iesaucās: "Apstājies, lācēn! Iesim onkulim palīgā!" "Labi," atteica lācēns un apstādināja savu skaisto auto. Abi izlēca no auto un sveicināja onkuli. "Labdien, ko jūs te darāt?" "Labdien, labdien, bērni," sauca onkulis. "Paskatieties paši, ko es te daru. Vai palīdzēsiet?" Jā, mēs palīdzēsim," sauca abi draugi. "Tad lūdzu uzvelkat darba apģērbu. Man kā reiz 2 ir." Lācītis ar zaķēnu uzvilka darba kombinezonu, zābakus un cimdus un sāka strādāt. Te bija visa, kā ko vien var iedomāties. Dažādi papīri, piena pakas, krējuma trauciņi, stikla pudeles, šķīvji un krūzītes, visādas drēbes, saplēstas rotaļlietas un pat nolietotas auto riepas. Kad viss bija savākts, onkulis priecīgs pateicās par palīdzību, paņēma no puišiem darba apģērbu un vēl piebilda, lai nekad nepiesārņo mežu un met atkritumus tiem paredzētā vietā. Abi draugi apsolīja sargāt savu mežu un onkulis apmierināts aizbrauca. Lācēns ar zaķēnu iekāpa savā auto un brauca tālāk. Drīz lācītis saprata, ka viņi ir apmaldījušies, un saule tuvojas rietam. Lācītis bēdīgs teica zaķēnam: "Mēs esam apmaldījušies. Es nezinu, kur atrodas manas mājas." "Es arī nezinu, kur ir manas mājas," bēdīgs teica zaķēns. Kādu laiku viņi braukāja pa mežu, līdz satika Lapsas kundzi. "Ko jūs, bērni, pa nakti darāt mežā? Jums sen jau bija jābūt savās gultās," teica Lapsas kundze. "Mēs esam apmaldījušies mežā," skumīgi teica lācītis. "Jā, mēs esam apmaldījušies un nezinām, kur ir mūsu mājas," žēli ieraudājās zaķītis. "Es gan varu parādīt, kur atrodas lācēna mājas," teica Lapsa. "Tad lūdzu kāp iekšā manā auto un parādi mums pareizo ceļu," sacīja lācītis. Lapsa iesēdās automašīnā un rādīja ceļu. "Tagad brauc pa šo lielo ceļu. Nogriezies pa kreisi. Tagad brauc tikai taisni." Drīz vien lācēns iesaucās: "Es zinu šo ceļu. Skat, tur jau mana mājiņa ir redzama." Viņa piebrauca pie mājiņas un Lapsa pieklauvēja pie durvīm. "Kas tur ir?" atskanēja lācēna māmiņas balss. "Tā esmu es, Lapsas kundze," teica Lapsa. "Atvedu jūsu pazudušos bērnus. Man pazudis ir tikai viens, bet labi, nāciet vien iekšā." "Es skriešu pie saviem mazuļiem, uz redzēšanos," teica Lapsas kundze un devās mājup.
Lācēns un Zaķēns ienāca Lāča alā, un Zaķēns bēdīgi ieraudājās. Es gribu pie savas māmiņas. Ir jau vēls, un es nezinu, kur atrodas tavas mājas, teica Lāča mamma. Paliec pie mums pa nakti, un rīt tevi aizvedīšu uz mājām, teica Lāča māmiņa. Nu labi, nopūtās Zaķēns. Vispirms jāpēd vakariņas, ierosināja Lācēna māmiņa. Esmu izvārījusi gardu putru ar ievārījumu. Piedzert varat siltu pienu ar medu. Draugi pāēda vakariņas un devās pie miera. No rīta Lāča māmiņa modināja Zaķēnu. Celies, draudziņ, dosimies pie tavas māmiņas. Jā, labi, priecīgi iesaucās Zaķēns. Tikai vajag paēst brokastis pirms ceļa, piedāvāja Lācēna māmiņa. Labi, ēdīsim brokastis, priecīgi kopā iesaucās Lācēns un Zaķēns. Abi kārtīgi paēda brokastis, jo bija pagatavotas pankūkas ar ievārījumu, un padzerties varēja aveņu tēju. Brauksim ar manu lielo zaļo džipu, teica Lācēna mamma. Jā, brauksim gan, tur vairāk vietas, priecīgi iesaucās abi divi draugi. Visi iekāpa zaļajā džipauto un brauca meklēt Zaķēna mājiņu. Drīz vien Zaķēns iesaucās. Re, kur mana mājiņa? Lāča mamma apturēja auto pie mājas un pieklauvēja pie durtiņām. Kas tur klauvējas? Klusā un raudošā balsī jautāja Zaķēna māmiņa. Tā esmu es, kaimiņiene Lāča mamma. Atvedu jūsu dēliņu. Zaķēna māmiņa atvēra durvis un Zaķēns iesteidzās māmiņas rokās. Ak, tu manu Zaķīt, kur tu biji pazudis? Es abas acis pa nakti izraudāju. Jūsu mazulis ir sveiks un vesels. Vakar kopā ar manu Lācēnu darīja labus darbus un mežā kopā apmaldījās, bet Lapsas kundze abus pie manis atveda, pastāstīja Lāča mamma. Tad nu ienāciet un pastāstiet, ko viņi tādu labu sadarīja, piedāvāja Zaķēna māmiņa. Esmu izcepusi pīrādziņus ar kāpostiem, kā arī man ir kafija un kakao, laipni piedāvāja Zaķēna māmiņa. Visi sasēdās pie galda un Lācēns izstāstīja iepriekšējās dienas notikumus. Kopš tās dienas Lācēns katru dienu piebrauc pie Zaķēna mājas un abi kopā dodas meklēt jaunus piedzīvojumus.